Šodienas tēmā es vairs nepieņemu muļķības no sevis. Es vēlos parunāt par tādu lietu kā tarotkartes. Šobrīd tās visā pasaulē tiek atzītas par šīm mistiskajām, nākotnes pareģotājām, ar pārdabiskām spējām, un kristieši sauc viņas par sātaniskām. Bet īstenībā tā ir tikai galda spēle. Kartiņas ļoti skaistas, jā, bet izgatavots no kartona, tur nekā tik briesmīgi un mistiski nav. Bet tas radās viduslaikos, kad galmā bija ļoti garlaicīgi un vajadzēja dažādas izklaides, radās šī spēle par cilvēku dzīvi. Un izveidotājs joprojām nav skaidri zināms, bet viņš bija, varētu teikt, ģēnijs, jo viņš 78 kārtīs iekļāva visādus notikumus, ko mēs katrs vienā vai citādākā formā piedzīvojam dzīves laikā. Tieši no šī ir arī radusies šī vēlme sasaistīt tarotkartes ar mistisko, jo redz, izliek un sakrīt, piepildās. Lielākā problēma ar tarotkaršu izmantošanu ir tā, ka cilvēki atdod savu to spēku kārtīm. Visbiežāk tas notiek tāpēc, ka cilvēkam ir šīs jautājums, uz kuru pats it kā šķiet nevar atrast atbildi, un tad rodās tas izmisums, kas liek atmest loģiku un vēlēties uzticēties pat kaut kam tādam, kā kartona gabaliņš ar bildīti, lai atrastu to atbildi un risinājumu. Bija, protams, laiks, kad es arī pati ticēju, ka šīs kartes ir maģiskas un kaut kas mazliet tā kā pārdabisks. Tas bija vairāk tāpēc, ka man bija draugi tolaik, kas tiešām ticēja šīm kārtīm, un tad es arī sāku viņas likt nodarboties ar viņām, un tad es atkal sapratu, ka tomēr nē, realitātē tās ir vienkārši superīgs psiholoģisks līdzeklis, bet nav tur nekā šāda tā kā pārdabiska. Es varētu teikt, tas ir iemesls, kāpēc es no neticētājs kļuvu par ticētāju un tad atpakaļ par neticētāju. Bet es sāku ticēt, ka tarotkartes ir superīgs psiholoģisks līdzeklis. Kā sarunāties ar sevi.